Mūsdienās, kad automobīls no mehāniskas vienības ar nelielu elektrības un elektronikas piedevu ir pārtapis par kompjutera sistēmu, kur vada zināms mehānisks mezgls, ir ļoti svarīga saikne starp mācību iestādi un reālo dzīvi. Latvijā šo lomu ir uzņēmies Audit centrs Rīga. Un ne jau bez iemesla. Audit centrs Rīga vadītājs Ingus Rūtiņkungs ir automobīļu inženieru specialitātes absolvents 1993. gadā. Tev taisnība, Uldi. Es pat gribētu tev mazliet papildināt to tavu ievadu par to, cik komplicēts automobīls šobrīd ir kļuvis. Man šodien bija saruna ar kādu mūsu klientu, un es viņām teicu, ka patiesībā mēs neesam tālu no tā, kad automobīls būs kļuvis par mākslīgo intelektu uz riteņiem. Tieši tādēļ arī mēs nācām ar šādu iniciatīvu par kopīgu sadarbību starp Audit centru Rīga un Rīgas Tehnisko universitāti. Tā ir kompleksa sadarbība, tas ir 5 gadu līgums, kas sevi ietver pa lielam ņemot divus blokus. Viens ir Audit centrs Rīga stipendija, kas mūsuprāt ir ļoti svarīga, lai studentam saglabātu maksimāli daudz brīva laika priekš mācībām, lai viņam nevajadzētu domāt, ka viņam ir jāpiestrādā šeit un tur. Tātad mēs tādā veidā viņu stimulējam pilnībā ziedoties apmācību procesam. Cik studenti saņem šo stipendiju? Katru gadu vismaz 3 studenti. Otrs bloks sevi ietver palīdzību laboratoriju izbūvē, viņu pilnveidošanā, piegādājot gan detaļas, mezglus, tehnoloģisko procesu aprakstus un tādas lietas, lai apmācību process būtu maksimāli tuvināts šīs dienas modernajai autobūvei. Arī diagnostikas aparatūra? Arī tā skaitā. Šī sadarbība ar Tehnisko universitāti un 5 gadu līgums, to mēs varētu nosaukt kā tādu vairāk pragmatisku mērķi, lai sasniegtu kaut kādus noteiktus rezultātus. Savukārt visai šai lietai, kā daudzām lietām mūsu dzīvē, ir arī emocionālā puse, kas nav mazāk svarīga. Es pat domāju, viņa ir tikpat svarīga kā pragmatiskā, un šī emocionālā puse, protams, ir meklējama pagātnē. Manā izglītībā, tas, ka es pats esmu šīs augstskolas absolvents, autoinženieris. Tad neliela reminiscence pēc savu bijušā alma mater. Gan arī dziļa cieņa un pateicība patiesībā par tām zināšanām un par domāšanu, kas ir ielikta. Es pat gribētu teikt tā, ka manā dzīvē ir ļoti bieži bijušas situācijas, kad ir nepieciešams modelēt kaut kādus ekonomiskos, biznesa, finansu procesus. Un es kā autoinženieris, kā mehānikas izglītību ieguvis cilvēks, daudz labāk arī šādas ar ekonomiku un finansēm saistītas lietas uztveru viņas modelējot caur mehānikas likumiem, mehānikas principiem un automobīlu iebūvētām sistēmām. Tas man palīdz daudz labāk izprast šo sistēmu darbību. Cik Tehnisko universitāti beiguši autoinženieri strādā Audit centrs Rīga? Šobrīd pie mums strādā 5 bijušie Rīgas Tehniskās universitātes absolventi. Un mums ir pastāvīgi kaut kāds skaits ar praktikantiem, kas ir no dažādām mācību iestādēm, bet tā ir skaitā arī no Rīgas Tehniskās universitātes. Tā ir arī daļa no mūsu saistībām attiecībā pret Tehnisko universitāti šī sadarbības līguma ietvaros, ka mēs uzņemamies atbildību par noteikta skaita prakses vietu nodrošināšanu. Rūtiņkungs, vai varētu būt, ka nākotnē jaunie autoinženieri pamatā tiktu gatavot savās ražošanas darba vietās? Varbūt tas būtu pārāk ekstrēmi teikts, bet to, ko es noteikti gribētu uzsvērt, ka mēs centīsimies pēc iespējas dziļāk integrēties apmācību procesā, sākt šo integrēšanos agrākos gados, ne tikai kā tagad ar stipendiju piešķiršanu, sākot ar 4. kursu, bet jau stipri agrākā fāzē. Un mēs jau faktiski pirmo soli esam spēruši. Šogad mēs esam pirmajiem kursiem novadījuši lekciju, stāstot par Latvijas, par Eiropas autotirgu, par ražotāju filozofiju principā un arī par dažām elementārām lietām autotirzniecības un autoservisa uzņēmumu uzbūvē un vadībā. Atliek cerēt, ka tuvākā nākotnē jūs iepazīstināsiet jaunos speciālistus arī ar tām šausmām, jeb laimi, kas gaida viņus nākotnē mākslīgo intelektu. Visnotaļ jā.